Sveiki, mīļie! Nu, ko mēs esam atkal pie gatavošanas priekiem, un šodien parādīšu alternatīvu pīrādziņiem. Teiktu tā, Līgo svētku pīne, sāļā pīne. Mums ir nepieciešama kārtēnā mīkla, nopērkam jebkurā veikalā. Kārtēnā mīkla no 5 loksnītēm ar raugu. Viņa ir atlaidusies, mēs viņu esam salīmējuši skaisti kopā. Šeit neizmantoju nekādu rullīti, vienkārši pastāju par rociņām. Mums ir divas loksnītes, 2 un 2, un šeit ir pusīte no piecinieka. Ko es daru? Trauciņā ir iesista ola, kuru es vienkārši sakuļu. Tad mēs apsmērējam šeit maliņas, lai vienkārši labāk salīp kopā. Un pēc klasikas mums ir cauraudzīts, kurš ir jau ar garšvielām sagriezts kubiņos. Var, protams, iegādāties arī sagrieztu jau pīrāgu gaļiņu, un mēs viņu beram vidiņā iekšā. Pildījumi var būt dažādi, mīļie. Tie var būt jūsu ar sieru, ar papriku, kura nāk klāt, kāds tomātiņš. Pildījumi var tiešām cukīnī vai kabats, kas jau kādam dārzā varbūt jau ir izaudzis. Un tad mēs saberam zaļumiņus, kas, manuprāt, jūs varbūt domāsiet, kāpēc man viņi ir tik lieli sagriezti. Tāpēc, ka šeit man palīdzēja mazais četrgadnieks. Man ir ļoti klasiski vienkārša. Sīpolu vietā man ir lociņi, dillītes un jau ar garšvielām, kas ir kopā jau ar sālīti un pipariņiem, ir cauraudzīts, kuru es sagriezu priekš pīnītes. Un lokam viņu ciet. Abas pusītes spiežam kopā. Tur ir oliņi nosmērēt, viņš tā kā līmpapīrs strādās. Tad, kad šīs abas desiņas ir gatavas, tad mēs viņus izveidojam tā, kā mums ir ērtāk. Salipinam kopā šo un pinam pīnīti. Un pīnīti mazliet izveidojam tādu, lai viņa piepūtīsies, līdz ar to viņai jābūt tādai smukākai. Liekam uz pannas virsū. Es izmantoju atkal olu, kas ir sakulta, un skaisti pārsmērējam katru pīnes daļu. Pīnē, protams, var izmantot arī sāļās drumsaliņas, kuras veido no miltiem, sviesta un siera rīvēta, bet es šoreiz izvēlējos baltās sezama sēkliņas, jo pīne izsaboties būs brūna, un šīs sezama sēkliņas varēs manīt. Un mūsu Līgo pīne ir gatava doties uz krāsni. Cept. Pīne ir gatava. Krāsnītā ir pavadījusi 33,5, maksimums ir 40 minūtes uz 180 grādiem, bet es jums vēlreiz saku, noteikti sadraudzēties savu krāsni un pētiet. Tad, kad viņa ir gatava, viņa ir zeltaini brūna, pacēlusies un stingra šeit. Visur ir stingra. Šobrīd viņa ir karsta, bet, kad viņa atdziest un jums ir laiks, lai viņu viegli atdziest, tad mēs varam paņemt to krēmsieru, kurš ir saputots ar saldo kreimu. Principā mēs veidojam tā kā pīnīti no abām pusēm, un tad mēs liekam dekoriņus, kas mums izdekorē pīni daļai kā Līgo svētku dekoru uz galda. Šobrīd viņa ir vēl silta un grūti to krēmsieru būtu uzlikt, bet es pamēģināšu, būs maziņš eksperiments. Tas jādara ļoti ātri, jo viņa ir silta, un vienkārši liekam virsū. Zaļums, tie var būt diedzējumi, dilles, kas ir siltumnīcā, lociņi, sakapāti smalki, kas iedod šo svētku sajūtu.